Un sapnis ir būt, kad izaugšu liels, būt profesionālam volejbolistam un būt labam cilvēkam. 3. klasē man bija sporta skolas grupiņa. Man iedeva taisni viņus tos 97. gada puišeļus sākuma sagatavošanas grupiņā. Un es to 1 gadu viņus nomācīju, un tad viņus paņēma Grigalis. Nākamajā gadā jau nopietnāk. Un tad viņi aizgāja tur. Turpināju savas gaitas 16 gadu vecumā iestājos Murjāņu sporta ģimnāzijā. Murjāņi bija ļoti skaists laiks manā dzīvē, ko es atcerēšos vienmēr ar smaidu. Principā šeit jūtos kā mājās, kā šodien atceros, kā Aigara Birzuļa autobuss stāvēja šeit patās un mēs 12 jauni kungi skrienam apkārt un pātrinājam augšā. Uz to brīdi nelikās baigi jautri, bet tagad atceroties liekas, ka baigi noderīgi tas bija gan fiziski, gan arī tāds mentāls rūdījums ziemā skraidot pātrinājumus, tādas labas atmiņas. Un jā, to laikam atcerēšos uz visu mūžu. Murjāņos man ir paveicies iegūt draugus, ko es varu uzskatīt sev par brāļiem. Cilvēkus, kas ir bijuši līdzās gan grūtos brīžos, gan arī laikam manos laimīgākajos brīžos. Un par to es esmu ļoti pateicīgs Murjāņu sporta ģimnāzijā. Un 12. klasē atgriezos Jēkablī, kur arī sāku nodarboties profesionāli. Sāku spēlēt Jēkabils Lūšos. Tad turpināju savas gaitas Čehijā un tagad esmu atgriezies atpakaļ Jēkablī. Šī Jēkablī man ir 7. sezona, pēc atgriešanās 1. Pirmajos mačos Pāvēlam pietrūka tādas uzņēmības, iniciatīvas. Bet vēlāk tikai ar nākošo pirmajos mačos nospēlēju vēl nedroši, ļoti nedroši, bet ar katru gadu palika labāk. Beigās tomēr sevi pārvarēju. Mācēja uzņemties atbildību. Tagad viss, viņš ir bijis ārzemēs. Tur jau viņš ieguvis ir lielāku pieredzi. Es domāju, ka viņš ir ļoti audzis. Jā, pēc 2 gadiem Čehijā esmu atgriezies Latvijā, jo nedabūju tādu piedāvājumu, kurš būtu man pietiekami izaicinošs vai pietiekami atalgots, lai es savu laiku atkal pavadītu ārpus Latvijas, ārpus savas ģimenes, ārpus saviem draugiem. Galvenā atšķirība starp ārzemēm un Jēkabils Lūšiem priekš manis personīgi liekas, ka es jūtu tiešām piederību no skatītājiem, jo man ir sajūta, ka šie ir mani cilvēki. Varbūt es neesmu tik ļoti liels fans, ka tur braucu un fanoju, bet es labprāt paskatos, ļoti labprāt gribu zināt, kur ir Edvīns, kurš spēlē. Un ļoti priecājos, un esmu ļoti lepna, ka man tur ir vairāki puiši, kuri ir mācījušies te pie manis. Ko jūs atbalstat? Neviens. Paši volejbolu nespēlēt? Spēlējam. Super. Kas jūs trenē? Tas ir Nova. Mana māsa. Mana skolotāja mīļākais trenē. Jā, viņa teica, ka jūs būsiet jūs nebija. Viņi jums sameloja? Jā. Nākošais atbraukšu. Pāvels bija fiziski attīstīts puika, prātīgs. Vēl viņš kādu laiciņu gāja uz futbolu spēlēt. Es tur nekādus šķēršļus neliku. Viņam bija ļoti labi rezultāti tālēkšanā, ļoti labi rezultāti skriešanā, tā ka viņš varētu būt vieglatlēts, piemēram. Bet labi, ka viņš aizgāja uz volejbolu. Mans lielākais personīgais panākums ir tas, ka man vienmēr ir izdevies atgriezties pēc traumām. Kopumā mans ķermenis ir izcietis diezgan daudz. 2 reizes esmu pārāvis saites plecā, 1 reizi esmu saplēsis krustenisko saiti un menisku, un vēlreiz atkārtoti bija bojāts menisks, kur bija atkal nepieciešama ārsta iejaukšanās. Karjeras laikā smagākā situācija, ar ko nācās sastapties, bija laikam pirmā trauma, kad es biju pavisam maziņš. Mēs bijām šeit bija
Latvijas jaunatnes kausa fināls, tepat Jēkabpilī, 2. vidusskolas zālē. Un spēlējām ar Daugavpilī un bijām vadībā 2-0 un diezgan pārliecinoši. Un atceros, kā Pāvels nokrita, satraumēja plecu. Es atceros, tās vienas no manām briesmīgākajām atmiņām. Un tad tā spēle mums pabruka un beigās 2-3 zaudējām. Un es atceros, ka skatītāji un pretinieki un Pāvels gāja nos no laukuma, jo bija skaidrs, ka nebūs spēlētājs. Un ka visa publika, visi aplaudēja. Nu, man vēl tagad tas izstāvtas gadījums, tas faktiski vairāk manā mūžā tik smaga trauma manā acu priekšā nav nekad notikusi. Ar to man Pāvels palicis atmiņā. Mans tētis bija tas, kas bija man blakus grūtākajos brīžos. Viņš bija tieši tas, kas mani piecēla kājās, kad es guvu to traumu. Viņš ļoti daudz upurēja priekš manis, un pateicoties viņam, es varu darīt to, ko es mīlu. Es domāju, ka tēva nopelns tur ir liels, ka Pāvels ir aizgājis tik tālu volejbolā. Es domāju, ka ļoti liels tēva nopelns. Man gribējās pašam sev pierādīt, ka neskatoties ne uz vienu sliktu notikumu, kas ar mani ir noticis, es tāpat spēšu piecelties un izspiest labāko no sevis. Pats grūtākais, ko cilvēkam nevar iemācīt, tas ir uzņemties atbildību, nebaidīties no savām kļūdām. Daudz bērni aiziet projām tieši tāpēc, ka kļūdas svars spiež uz pleciem un atbildības svars iet uz pleciem. Un Pāvels bija no tiem puikām, kas šito lietu pārvarēja. Un palika par komandas līderi, jā. Tas nemaz tik bieži tā negadās. Esmu apsvērs domu pabeigt profesionālo karjeru, bet tas nebija dēļ traumām, tas ir vairāk dēļ problēmām, ar ko saskaries ikdienā, jo volejbols ir grūts ne tikai fiziski, bet arī morāli. Mentālā puse sportam ir tiešām kas tāds, pie kā vajadzētu vairāk piestrādāt. Es domāju, ka tas nestu labāku rezultātu spēlētājiem, jo bieži vien neizdodas tikai tāpēc, ka galvā tu nevari sevi sakārtot un izdarīt lietas pareizi. Reti jau tāds spēlētājs, kuram ir tikai vienīgi plusi. Es domāju, ka Pāvels tos savus mīnusiņus kompensē ar cīnītāju raksturu. Es vienmēr sevi esmu ieņēmis prātā ideju, ka es esmu labāks par citiem. Tas nav ar iedomīgu ideju, bet es tiešām tam ticu. Un, lai ko es darītu, man vienmēr ir ideja, ka es vienmēr varu uzvarēt. Un vienmēr visi tiecās uz profesionālo sportu, bet jāapzinās, ka ir vēl tūkstošiem, 10 000, 100 000 cilvēkiem, kam arī ir tādas idejas galvā. Un to maizi var nopelnīt tikai daļa no tiem visiem cilvēkiem, kas vēlas to izdarīt. Tā kā, jā, tas var būt plāns A, ja tev tiešām izdodas, un ja tu pats tici, un ja tev tiešām patīk, ko tu dari, bet vienmēr jābūt plāna B. Galvenais, lai atrod savu vietu dzīvē, tad, kad beidz, lai ir ko darīt pēc tam, visu mūžu nespēlēs. Tā nemaz nav vienkārši lieta pārslēgties no sporta, kur ir emocijas, kur tu esi skatītāju fanu ielenkumā un sajūsmas objekts, un pēc tam, kad tu esi pārslēdzies un kad pārslēgties uz vienkārši normālu cilvēka dzīvi, tas nav nemaz tik vienkārši. Novēlu, lai šitā pārēja būtu maksimāli veiksmīga. Tāpēc paralēli sportam es arī izvēlējos studēt gan Turības universitātē, kuras pabeidzu, un ieguvu bakalaura grādu uzņēmējdarbībā vadībā, un tad paturpināju arī studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, kur ieguvu iespēju būt par treneri. Tagad pēc 2 gadu pārtraukuma es arī izmantoju iespējas, ko sniedz Jēkabpils Lūšu komanda, kad mūs tiešām atbalsta un tiešām virza uz to, lai mēs turpinām attīstīties ne tikai sportā, bet arī ārpus tā. Es arī turpinu studijas Turības universitātē, maģistros publiskajā pārvaldē, kā arī mani uzrunāja
Jēkabpils agrobiznesa koledžas direktore ar piedāvājumu vadīt pulciņu volejbola, ko es arī ar lielu patīku daru, kur man ir tagad iespēja atklāt sevi arī no trenera puses. Liekas, kā treneris es pat esmu nedaudz pozitīvāks un man ir tāda milzīga vēlme palīdzēt. Tiešām ir prieks redzēt, kad kāds uzklausa tavu padomu un viņam izdodās. Labi. Nospēlē. Sanāca, ka tu trāpīji šeit. Principā tai bumbai būtu jāstrādā šeit. Būt trenerim ir liela atbildība, jo tev ir iespēja iedvesmot citus aktīvi nodarboties ar sportu. Plus tev ir jārada tāda apstākļa, lai tas cilvēks izbauda to. Atceramies, var arī smaidīt, tad ir vēl foršāku vingrinājumu taisīt. Trenera puses, un es esmu sapratis, ka tiešām man tas patīk, ja mācoties Murjāņos 12. klasē, es sev solījos, ka es neiešu klasisko karjeru pēc volejbola spēlēšanas iet par treneri, tad tagad es tomēr esmu sapratis, ka tas man patīk. Bet nav nozīmes, vai tu tikko esi spēris pirmos soļus, vai esi jau izgājis cauri ellei. Sports nav visa tava dzīve. Sportam vienmēr pienāks gals. Sports turpināsies, bet tev jāturpina meklēt sevi. Boots in the summertime like Will I Am. Let me know if you feel it, man, cause everything I'm not made me everything I am. Damn. Here we go again. Everybody saying what's not for him, but everything I'm not made me everything I am. Damn. Here we go again. People talking shit, but when the shit hit the fan, everything I'm